Es domāju, ka lēnām varam arī sākt, vai ne? Visi ir pievienojušies. No pagastiem ir tā kā visi. Jā, no pagastiem ir tā kā visi. Andris arī ir pievienojies. Jā, es domāju, ka mēs varam sākt, ja nu kāds vēl pēc tam pievienosies, tad droši vien, kad arī pievienosies un ieraksts būs redzams pēc tam, tā kā, jā, varbūt sākam. Labdien, jeb labvakar, nu jau. Jā, man tas gods droši vien atklāt sanāksmi. Tātad tiekamies Smiltenes novada teritorijas plānojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksmē. Vakardien jau bija pirmā sanāksme. Jā, šodien turpinam ar otro, rīt būs trešā un nākamnedēļ vēl noslēdzošā. Jā, ko tad es gribēju pateikt, droši vien līdzīgi kā vakardien, tad teritorijas plānojuma izstrādi atbilstoši normatīvajiem aktiem mums valsts, tā teikt, deva par pienākumu pēc administratīva teritoriālās reformas atkal veikt, jo tātad apvienojoties 3 novadiem bija tātad 3 teritorijas plānojumi, kas varbūt nevienmēr sakrita šīs prasības, bet protams, ka loģiski jaunajā novadā ir jābūt droši vien līdzīgai pieejai un līdzīgām prasībām. Nu jā, tad 2023. gadā tika pieņemts lēmums par plānojumu izstrādi un arī izstrādāts gan darba uzdevums un arī veikt šis iepirkums par ekspertu piesaisti. Un tātad, jā, šī iepirkuma rezultātā piesaistījām grupu 93, kas tad arī uz pamatā šo plānojumu izstrādā. Nu tā, un vēl aizvien ir plāns arī līdz šā gada beigām noteikti plānojumu pabeigt. Jā, ko es vēl droši vien gribu pieminēt, protams, iepazīstoties ar visiem materiāliem, noteikti vajag piefiksēt, ja ir kaut kādi jautājumi, noteikti viņus uzdot, ja ir kaut kas precizējums, noteikti izstrādātājiem dot par to ziņu, jo materiāls tiešām ir pamatīgs un prasa labu laiku, lai ar viņu iepazītos, bet viņš ir, šis materiāls tātad būs turpmākajos gados kā vienošanās gan starp pašvaldību, gan iedzīvotājiem, gan saimnieciskās darbības veicējiem par spēles noteikumiem novadā, kur mums būs dzīvojamā apbūve, kur ražošanas teritorijas, kur aizsargāsim dabu un tā tālāk. Labi, paldies, un tad droši vien grupai 93 vārdu prezentācijai. Paldies, Andri. Jā, mani sauc Ivāns Nikonovs, es pārstāvu SIA grupa 93. Kā Andris jau minēja, mēs kopā ar pašvaldību esam izstrādājuši šo te jauno teritorijas plānojumu. Šodienas sanāksmē piedalās arī mana kolēģe Marita Nikmene, vides eksperte. Un, jā, sākumā es laikam gribētu jūs iepazīstināt ar prezentāciju, kurā ir aprakstīti lielos vilcienos teritorijas plānojuma risinājumi un tā būtība, un pēc tam mums tad būs arī laiks jautājumiem, priekšlikumiem un diskusijai. Tāpēc paldies iedzīvotājiem, kas ir atnākuši, ka jūs interesējaties, ka sekojat līdzi, un varam sākt ar prezentāciju. Tātad šodien mēs runāsim par Gaujenes pagastu, Grunzāles pagastu, Palsmanes pagastu un Bilskas pagastu. Tātad teritorijas plānojums mums tiek izstrādāts pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības domes 23. gada lēmumu par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.
teritorijas plānojuma sastāvu veido 4 daļas. Saistošā daļa, kurā ietilpst teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, jeb TIAN ar pielikumiem, grafiskās daļas kartes, funkcionālais zonējums un galvenie teritorijas izmantošanas aprobežojumi pa pagastiem. Tad mums ir paskaidrojuma raksts, kurā ir aprakstīti visi plānojuma risinājumi, ja tā saucamā tekstuālā daļa, kā arī tā pielikumi, aizsargjoslas un citi aprobežojumi, kultūras pieminekļi un funkcionālā zonējuma izklāsts. Tālāk mums ir teritorijas plānojuma tie atsevišķie pielikumi, jeb pētījumi, kas tika veikti, tajā skaitā ainavisko teritoriju izvērtējums, kultūras pieminekļu, individuālā aizsargjoslu projekti, arhitektūras un arheoloģijas pieminekļiem, mazo arhitektūras formu pētījums, kā arī transporta vispārīgais plāns. Tāpat teritorijas plānojuma ietvaros tika veikts strateģiskais ietekmes uz vidi novērtējums, un respektīvi tika izstrādāts arī vides pārskats, par ko mēs stāstīsim detalizētāk 8. aprīlī Smiltenes pilsētas sanāksmē. Tātad šīs ir laikam tās būtiskākās izmaiņas, kas varētu skart jūsu pagastus. Pirmais, kas tika darīts, tika korigēts funkcionālais zonējums saskaņā ar faktisko izmantošanu un aktuālo situāciju, respektīvi tika precizētas publiskās apbūves teritorijas, atsevišķās vietās tika paplašinātas rūpnieciskās apbūves teritorijas, dzīvojamā apbūve un tā tālāk. Tāpat tika noteiktas ainaviski vērtīgas teritorijas, vietējās nozīmes, kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas, tika apzinātas un kartētas teritorijas, kurās ir centralizētie ūdens un kanalizācijas tīkli. Tika arī noteiktas perspektīvās vēja elektrostāciju un vēja parku attīstības teritorijas, veikta vispārīgā transporta attīstības plāna izstrāde, noteiktas aizsargjoslas un detalizēti atļautie izmantošanas veidi. Tātad šeit nedaudz sīkāk attēlots paskaidrojuma raksta un TIAN saturs. Tātad paskaidrojuma rakstā jūs varēsiet iepazīties ar sadaļu par atbilstību ilgspējīgajai attīstības stratēģijai un citiem augstāk stāvošiem normatīvajiem aktiem, ar esošās situācijas izvērtējumu, kā arī ar visiem plānojuma risinājumiem, tā skaitā par pilsētu un ciemu robežām, par funkcionālo zonējumu, ar transporta infrastruktūras risinājumiem, kultūras pieminekļu jautājumiem un tā tālāk. Savukārt TIAN, jeb izmantošanas un apbūves noteikumos, jūs atradīsiet vispārīgās prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, kas arī skar gan transporta jomu, gan inženiertehnisko apgādi, gan apbūvi, labiekārtojumu un tā tālāk, kā arī prasības teritorijas izmantošanai katrā funkcionālajā zonā un arī teritorija ar īpašiem noteikumiem apraksts un tajās ietvertie nosacījumi. Kā es jau minēju, plānojuma izstrādes ietveros tika izstrādāts ainavisko teritoriju izvērtējums. Tā ietveros, ņemot vērā vizuālo, ekoloģisko un kultūrvēsturisko aspektu, tika noteiktas tās jaunās ainaviski vērtīgās teritorijas. Šis ir diezgan aktuāli Grundzāles pagastā, kā arī Bilskas pusē tādu teritoriju ir diezgan daudz, Palsmenē,
arī, respektīvi šajās teritorijās nav pieļaujama blīvas apbūves veidošana, vēja un saules elektrostāciju apbūve, ir noteikts maksimālais ēku augstums, kas ir 10 metri, un arī citi noteikumi ainavu aizsardzībai un saglabāšanai. Tāpat tika noteikti ainaviskie ceļi, kas mums ir pie Grundzāles un pie Palsmanes. No tiem ir jānodrošina atvērtas skatu līnijas, kā arī veidojot jaunu rūpniecisku apbūvi, jāveido ainavā iederīgi buferstādījumi. Tāpat, kā es jau iepriekš minēju, tika izstrādāts vispārīgais transporta attīstība plāns, kura ietvaros schematiski tika attēlots vienotais ielu un ceļu tīkls, kā arī izstrādāts ielu un kategoriju plāns un to šķērsprofili. Respektīvi, visas ielas un ceļi tika sadalīts 4 kategorijās, B, C, D un E kategorijās, kas tika noteiktas ņemot vērā konkrētās ielas nozīmi. Mums ir gan tranzīta ielas, gan magistrālās ielas, un attiecīgi šādā veidā tās arī tika klasificētas. Tāpat transporta plāna ietvaros tika sniegti satiksmes drošības uzlabošanas priekšlikumi un risinājumi, kā arī apzināta un attēlota esošā un plānotā gājēju un velo infrastruktūra, kas, vairāk laikam attiecās uz Api un Smilteni. Tā šeit uz Gaujenes piemēra mums ir attēlots tas vispārīgā transporta plāna risinājums. Kreisajā pusē mums ir vienotais ielu un ceļu tīkls, un labajā pusē mums ir ceļu un ielu kategorijas plāna piemērs. Tas izskatās šādi. Tālāk par funkcionālo zonējumu. Funkcionālais zonējums ir strukturēts 12 zonās. Dažām zonām ir arī savas apakšzonas. 4 no tām atrodas tikai pilsētās un ciemos, savukārt pārējās ir atrodamas arī lauku teritorijā. Tātad nedaudz sīkāk par katru zonu. Mums ir dzīvojamās apbūves zonas, jeb DZ, savrupāju apbūves teritorijas pilsētās un ciemos, kā arī DZ, jeb mazstāvu daudzdzīvokļu apbūve līdz 3 stāviem. Šeit jūs varat redzēt apbūves parametrus, piemēram, minimālā jaunveidojamo zemes gabala platība, kas ir 1200 kvadratmetri, maksimālais apbūves augstums, blīvums un brīvās teritorijas rādītājs. Visi šie apbūves parametri ir atrodami teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos, jeb tā saucamajos TIAN. Šeit ir piemērs no Bilskas, tātad savrupmāju apbūves zonējums izskatās šādi, un piemērs no Gaujenes mazstāvu apbūve izskatās šādi, tātad oranžā krāsā iekrāsota. Tālāk mums ir jauktā apbūve. Šeit mums gan ir vairāk apakšzonu, tātad mums ir P publiskā apbūve, tā ir tā pamatzona, kas ir domāta valsts un pašvaldības iestādēm, pakalpojumu objektiem. Tad mums ir P3, kas ir Palsmenes un Smiltenes luterāņu baznīcu teritorijas, kurās ir nedaudz atšķirīgi tie apbūves parametri un noteikumi. Un tad ir arī P5, kas ir publiskas iestādes Aumeistaru mūžas teritorijā. Tālāk ir JC, jeb jauktās centra apbūves teritorijas, JC2, jauktā apbūve Aumeistaru mūžas teritorijā un JC3 jauktā apbūve Bilskas centra teritorijā. JC tas ir zonējums ar
teiksim, ar visplašāko to izmantošanas iespēju klāstu, tas parasti tiek noteikts pilsētu vai ciemu centros, lai pēc iespējas mazāk ierobežotu iedzīvotāju un uzņēmēju darbību, respektīvi šajā zonā ir iespējama gan dzīvojamā apbūve, gan darījumu objekti, biroji, tirdzniecības objekti, publiskie objekti, vieglā ražošana un tā tālāk. Šeit atkal ir piemērs Palsmanē, publiskā apbūve, ja P rozā krāsā, P3 Palsmanes luterāņu baznīcas teritorija un JC jauktā apbūve violetā krāsā. Grunzālē mums ir JC2 zonējums, kā arī P5. Un savukārt Bilskas centrā ir JC3 jauktās apbūves zonējums. Tālāk mums ir rūpnieciskā, tehniskā un transporta apbūve, ir R rūpnieciskās apbūves tā pamatzona, R1 zonējums, kas ir domāts smagajai rūpniecībai, R2 derīgo izrakteņu ieguves vietas, TR, jeb transporta infrastruktūras teritorijas, kas ir domāts autoceļiem, ielām, stāvlaukumiem un tā tālāk. Un arī TA, jeb tehniskās infrastruktūras teritorijas, kas ir parasti inženiertehniskie objekti, tehniskā rakstura apbūve un tā tālāk. Šeit atkal piemērs Gaujanes pagastā R zonējums, gaiši violetā krāsā TR, jeb ceļi un ielas arī tādā gaiši pelēkā krāsā, un TA, jeb tehniskā apbūve, tumši pelēkā krāsā. R1, jeb smagā rūpniecība Bilskas pagastā, un R2 derīgie izraktiņi Palsmanes pagastā. Tad ir dabas un lauku teritorijas, DA, dabas un apstādījuma teritorijas, kas ir meži, pļavas, parki un citas dabas teritorijas, DA1, kas ir apakšzona Palsmanes parkā, Aumeisteru mužas parkā un Silvas dendroloģiskajā parkā, kā arī DA2, kas ir speciālā zona, kas ir domāta kapsētām. Tāpat mums ir meža zonējums, M, meža teritorijas. Tā. Šeit mums ir attēlots DA parastais, DA1 Palsmanes pagastā, Palsmanes parks, un DA2 tātad Palsmanes kapsēta. Un šeit uz Bilskas piemēra mums ir M zonējums, jeb meži. Tā ir tāda gaiši zaļā krāsā iekrāsota zona. Tā. Un tad ir arī lauksaimniecisko teritoriju zonējums L parastais un L1 lauksaimnieciskās teritorijas pilsētās un ciemos, kā arī U, jeb ūdeņu teritorijas, kas ir parasti upes vai ezeri. Šeit mums ir Grunzālē attēlots tas L1, kas ir Grunzāles ciema teritorijā, un L parastais lauksaimnieciskās zemes, kas ir ārpus apdzīvotām vietām. Un šeit Gaujanā mums ir ūdeņu teritorija Zvārtavas ezers. Tāpat teritorijas plānojuma ietvaros tika noteiktas vairākas teritorijas ar īpašiem noteikumiem. Mums ir TIN 11, jeb perspektīvās Dolomīta ieguves teritorijas, kas ir noteiktas Apes pagastā, kā arī Gaujanes pagastā uz dienvidu austrumiem no Gaujanes ciema un uz rietumiem no Grunzāles ciema.
Tāpat ir noteiktas TIN 12 centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu teritorijas. Tās ir teritorijas, kura ir vai perspektīvā tiek plānota centralizētā ūdens apgāde un kanalizācija, un tās mums ir Mēros, Pilskā, Palsmanē, Grunzālē un Gaujanā. Tad ir perspektīvās vēja elektrostaciju un vēja parku attīstības teritorijas, kurās VES attīstība ir atļauta atbilstoši ietekmes uz vidi novērtējumu nosacījumiem. Savukārt ārpus tām TIN 14 teritorijām VES attīstība pieļaujama, pamatojot to ar lokālu plānojumu. Tālāk mums ir vietējās nozīmes kultūrvēsturiskā un dabas teritorija TIN 4, kas ir noteiktas, lai saglabātu objektus, kuriem nav valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa statusa. Tad ainaviski vērtīgās teritorijas un ainaviskie ceļu posmi, par kuriem es jau biju ieminējies, un arī vietējās nozīmes lauksaimniecības teritorijas, kuras ir noteiktas ar mērķi nodrošināt novadam nozīmīgo, vērtīgo lauksaimniecības zemju nogabalu saglabāšanu un lauksaimniecisku izmantošanu. Šīs droši vien būs jaunums Gaujanas pagasta iedzīvotājiem, jo līdz šim iepriekšējā Apes novada teritorijas plānojumā šādas teritorijas nebija noteiktas. Tātad šajās TIN 6 teritorijās ir aizliegta vēja parku un saules parku būvniecība, kā arī apmežošana. Atsevišķi vēl gribētu uzsvert par tām perspektīvajām vēja parku teritorijām. Šeit mums ir schēma, kurā tās teritorijas ir attēlotas, respektīvi šīs te svitrotās teritorijas, tas ir tās perspektīvās teritorijas, kurās varētu attīstīt vēja parkus, bet es gribētu uzsvērt, ka nebūs tā, ka rīt kāds atnāks un visas šīs teritorijas uzreiz apbūvēs. Šīs ir domāts, kā ilgtermiņa risinājums, lai atvieglotu dzīvi gan vēja parku attīstītājiem, gan pašvaldībai, gan arī iedzīvotājiem, un respektīvi šīs teritorijas tika noteiktas kā tās piemērotākās vēja parku attīstībai, ņemot vērā tādus apsvērumus kā dabas objekti, ainavas, attālums līdz dzīvojamai apbūvei un viensētām un daudzus citus faktorus, lai attīstītāji potenciāli varētu nākt, zinot, ka šajās teritorijās tos vēja parkus potenciāli varētu attīstīt, ja būs pēc tam pieprasījums vai būs tāda vēlme un investīcijas. Tāpēc šis ir vairāk tāds, teiksim, ilgtermiņa risinājums un tieši uz nākotni vērsts. Un šobrīd vēl piebildīšu, ka šobrīd viens vēja parks, kurš ir tādā augstā gatavības attīstības pakāpē, atrodas Launkalnes pagastā. Šajā pusē savukārt visas šīs pārējās teritorijas, kas mums ir iezīmētas, parasti pagaidām tur nekāda vēja parku attīstība vēl nenotiek. Tāpēc iedzīvotājiem pagaidām nav jāuztraucās par to, ka tagad pa visu novadu sabūvēs jaunus vēja parkus. Tā, noslēgumā es gribētu atgādināt par publiskās apspriešanas procedūru. Tātad publiskās apspriešanas termiņš mums ir no šī gada 3. marta līdz 22. aprīlim. Ar plānojuma pirmo redakciju un vides pārskata projektu elektroniskā versijā var iepazīties Smiltenes novada mājaslapā www.smiltenesnovads.lv.
un valsts vienotajā geotelpiskās informācijas portālā GeoLatvija. Ar drukāto versiju var iepazīties appē Raunā un Smiltenē pagastu pārvaldēs. Tāpat rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 22. aprīlim, 17. Klātienē Smiltenes novada pašvaldībā Dārzielā 3 Smiltenē, jeb arī sūtot pa pastu. Elektroniskus priekšlikumus jūs varat iesniegt geolatvija.lv. Šeit ir norādīta tā saite uz Smiltenes novada plānojumu, kā arī jūsu Latvija LV adresē, vai arī sūtot pa pastu uz pasts@smiltenesnovads.lv. Un, ja jums rodas jebkādi jautājumi vai neskaidrības vai priekšlikumi, jūsu kontaktpersona šajā gadījumā ir Sarmīta Daudziete, attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja. Šeit ir norādīti viņas kontakti, tālrunis un ēpasts, kā arī mēs, grupa 93, un šeit zemāk ir arī mūsu ēpasts un tālrunis. Šis no manas puses laikam ir viss, tāpēc, ja kādam ir jautājumi vai neskaidrības vai viedokļi, priekšlikumi, droši laipni aicināti. Paldies! Jautājums pagastā. Tātad Palsmanai ir jautājums. Klausamies, Palsmana. Ja jūs runājat, mēs nedzirdam. Palsmana. Pārslēgsies, jā. Labi, gaidam. Varbūt vēl kādam ir jautājums? Paldies, Galienai. Visticamāk, kad lielākai daļai īsti vēl droši vien ir jāpaskatās, kas un kā, kad informācijas daudz un īsti nevar saprast, ko pajautāt. Gaidām Palsmani, kad pārslēgsies. Ja negribās runāt, drīkst droši čatā uzrakstīt savu jautājumu, ja tādi ir radušies. Vēl joprojām gaidām Palsmani. Klausamies? Nē, mēs nedzirdam jūs. Nedzirdam. Varbūt varat tad čatā ierakstīt jautājumu.
Tā, jautājums par ceļiem, kas ir paredzēts gājējiem Palsmanē vai tikai Smiltenē. Jā, nu ir tā, ka tā apvienotā gājēju un velo infrastruktūra līdz šim pārsvarā tika būvēta Smiltenes pilsētā. Arī apē ir atsevišķi šitie te gājēju un veloceļi. Savukārt pārējos pagastu ciemos šāda veida infrastruktūra īsti netika veidota. Protams, ka ir tās parastās gājēju ietves, bet šeit mums bija mērķis vairāk tomēr skatīties uz to velo un apvienoto gājēju un velo infrastruktūru, tāpēc Palsmanē īsti nebija ko iekļaut tajā schēmā, bet par plāniem runājot, tas vairāk atkarīgs no pašvaldības plāniem atsevišķus ceļus vai ielas pārbūvēt un izveidot ietves. Atsevišķi mums īsti nekādas jaunas ietves vai ceļi Palsmanē netika paredzēti tajā transporta plānā. Vai 8. aprīlī būs iespēja pieslēgties attālināti? Jā, būs. Pati sanāksme būs klātienē, tad mēs izstrādātāji brauksim uz Smilteni un klātienē prezentēsim, bet būs arī iespēja pieslēgties attālināti un uzdot jautājumus. Jā. Tad kā vēl kāds raksta, gaidām, kad uzrakstīs. Jā, iedzīvotājiem interesē, cik pašvaldībā izmaksā šis plānojums. Tas viss ir publiski pieejams EISā, bet visas plānojuma dokumentācijas izstrādā 130,000 bez PVN. Jāatgādina, ka tas ir normatīvo aktu uzlikts pienākums šo izstrādāt visām pašvaldībām kopā, pareizāk sakot, vienlaicīgi, līdz ar ko ārpakalpojumu sniedzēju skaits ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāms, un visticamāk tādēļ arī tās izmaksas ir tādas, kādas viņas ir. Vai ir uz vietas apsekotas ciemu teritorijas, piemēram, neticās, ka var neredzēt, ka Palsmanē vajag atsevišķi velo un gājēju ceļu, kas ir atdalīts no ielas. Dagnija Lazdiņa raksta. Jā, atbildot uz jūsu jautājumu, teritorijas ir apsekotas. Pagājušā gada maijā mums bija liels izbraukums pa visiem pagastu ciemiem, un piekrītu, ka Palsmanē iespējams, ka vajadzētu gājēju un velo infrastruktūru, taču sadarbībā ar mūsu ceļu inženieriem un ekspertiem tika secināts, ka tik nelielam iedzīvotāju skaitam īsti pilnvērtīgas velo infrastruktūras izbūve varētu neatmaksāties, tāpēc tie projekti, kas jau ir ielikti, teiksim, pašvaldības plānos, tie arī ir attēloti, bet kaut kādus jaunus mums, teiksim, negribējās uzņemties izdomāt, jo nav skaidrs par to pamatojumu un finansiālo to pamatojumu, teiksim tā. Sarmīte, jums ir kaut kas papildināms? Jā, es te gribēšu teikt, ka tas, ko Ivans teica par pašvaldību varētu būt, ka tajās mazajās ielās varētu kaut ko veidot, bet, kā jūs visi zinat, cauri Palsmanai ir valsts nozīmes ceļš, un pašvaldība var tikai rakstīt vēstules valsts ceļiem un satiksmes ministrijai, lai tādu gājēju velo celiņu izveidotu, bet visticamāk, kad vienmēr saņems atbildi, ka tas nav
viņu nākotnes plānos iezīmēts. Un, jā, tas ir valsts ceļš, kur pašvaldībai īsti nav tādas lielas ietekmes, lai to varētu izdarīt un ieguldīt pašvaldības naudu, citas institūcijas līdzekļu, tā kā pārvaldībā esošajos ceļos. Vai ir vēl kāds jautājums? Droši drīkst atslēgt mikrofonus un uzdot jautājumu, lai nebūtu jāraksta. Bet var arī iepazīties, kā jau Vihans teica, līdz 22. aprīlim vēl pilnīgi droši var visus dokumentus apskatīt un tos neskaidros jautājumus sūtīt uz norādītajiem kontaktiem. Gan mājaslapā, gan ģeoportālā. Tur ir iespēja sānos iesniegt priekšlikumus, pieslēdzoties ar savu ID karti, iesniegt priekšlikumus, tas iepušķinot tajā vietā, par kuru jums ir interesi, un uzrakstīt neskaidros jautājumus, tiks atbildēts un pamatots, kāpēc tur ir tā un ne savādāk. Vai ir vēl jautājumi? Jā, piekrītu Nēlam. Izskatās jau laikam, ka tomēr nav jautājumu. Tad jāsaka paldies visiem, kas pieslēdzās, kas aktīvi iesaistās. Aicinu vēl aktīvāk iesaistīties un tiešām izskatīt vismaz savu interesējošo teritoriju, jo visticamāk, ka droši vien, kad par citu pagasta teritoriju iespējams, kad nebūs tik daudz interese, bet jā, arī var uzdot jautājumus par citu pagasta teritoriju, kas atrodas Smiltenes novadā. Neskaidros jautājumus mēģināt iesūtīt, kā jau teicu. Ivan, vai tev ir noslēdzošie vārdi? Jā, paldies iedzīvotājiem par iesaisti un interesi. Rīt mums plānojas vēl viena apspriešanas sanāksme, kā arī 8. datumā sanāksme Smiltenes pilsētā par pilsētas robežām un vides pārskatu, tāpēc laipni aicināti piedalīties arī tajās, ja ir tāda interese. Savukārt šīs sanāksmes ieraksts būs pieejams arī pašvaldības YouTube kanālā, kā arī tuvākajā laikā nopublicēsim sanāksmes protokolu, ar ko arī varēsiet iepazīties. Tāpēc paldies! Jā, paldies par iesaisti! Un ja nav nekādu jautājumu, tā Grundzāle kaut ko raksta. Paldies, jā. Paldies jums arī, un tad, ja ir vēl var arī, var rītdien pieslēgties, vai pagastos uz vietas, droši vien, kad no Palsmanas būs tālu braukt uz Brustiem vai uz Gloni, bet pieslēgties elektroniski pilnīgi noteikti var un drīkst, un arī visticamāk vajag. Paldies! Un visu labu! Paldies, visu labu!